Šie gaisenie patiesībā jau ir dibinātas 96. gada. Šeit Cēsas mums ir 2 saimniecībā, un Tauškapuse mums ir 2 saimniecībā. Kopumā uzņēmējiem tagad ir vidēji 55 darbinieks, apgrozījums ir apmēram 18 miljoni. Pamatā mēs norealizējam mazliet vairāk 100 000 novērojumu cūkus pa gadu. Vidēji kā 15% iet uz eksportu, pārējie šeit tāpat vidēji. Visu laiks domāju 5-10 gadu uz priekš. Kāda prasība ir nākotnes konteksts un tad laicīgs veikt ieguldījums, lai mums tāda veidā arī nosacīts uzlabot mūsu konkurētspējīgas. Mēs ļoti daudz strādājam kontekstā to vide prasība, CO2 samazināšanas, princips, labturība. Mums pašlaik ir viena projekta, ko mēs brīvu atnesešanas aizgalds, kā viens no pirmajiem Latvijā to mēģināt to uzbūvēt, lai cūkam nevien brīdis visam dzīve nebūtu iespunta ierobežots laiks. Enerģija ir diezgan nozīmīgs izmaksas postens, un arī, lai nebūtu viena enerģija avota, bet lai būtu vairāk enerģija avota, no kuriem mums var nodrošināt savu ražotni nepārtraukt. Un tādā kontekstā, viens no tiem ir saulepaneļi. Enefits šim konkrētajam projektam nodrošināja pilnu projekta ciklu, sākot no rentabilitātes aprēķiniem līdz pieejamo finanšu atbalsta programmu konsultācijām, beidzot ar būvniecību, kas jau ir noslēgusies un projekts ir pilnībā nodots un tas strādā. Jau nodrošinot garantijas servisu, kas ilgst līdz 15 gadiem. Tas bija izēja no tā, lai nodrošinātu sevi nākotnē. Tāda veida jau sāk samazināt tā saucamā CO2 izmešašanas. Es uzskatu, ka tas ilgtermiņā ir laba ieguldījuma. Mēs mūsu 4 ražotnē uzstādījām saules paneļus, ko nodrošināt gada griezumā apmēram 30% no mūsu vajadzīgas elektrībā. Šeit Cēsas 50%. Kopumā saules paneļus ir 1400 gabals pa visu kopumā, visu 4 ražotnē. Apmēram 0,9 megawatts. Un faktiski tāda saulainas diena, kā šodien, šeit mums visu, ko mēs vajag, mēs pats ražojam. Gaižēna ir labs piemērs, kurš parāda, kā lopkopības un lauksaimniecības uzņēmums spēj, izmantojot energoefektīvus un inovatīvus risinājumus, panākt izmaksu optimizāciju. Šī saule paneļi mēs ietaupām 270 tonu CO2 pa gada griezumā. Tas ir ekvivalents apmēram 3 kg CO2 uz katru sarāsot novērojumu cūkus. Mēs dzīvojam šī planēta tikai vienreiz, un mēs arī jānodrošina, ka tev bērns, tu pat var dzīvot labi. Šī klimata lietas ir lietas, par ko mēs jāņem vērā. Un jāuzdod sevi tās jautājums, ko es varu darīt, lai veicinātu šī lietas, nesaudēt savu konkurētspējīgus. Tas ir svarīgi. Visi jautājums ir sasaistīti.